Greetings to all of you again here in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sveiciens visiem Kristus Jēzus mūsu kungu vārdā. We have already read through Psalm 56, but I direct your attention to some of the verses of Psalm 56. Mēs jau kopā lūdzām 56. psalmu, bet es gribētu vērst uzmanību uz pāris pantiem 56. psalmā. First, verses 3 and 4. When I am afraid, I put my trust in you, in God whose word I praise, in God I trust. What I shall not be afraid. What can flesh do to me? Mīd mans naidnieks augu dienu, jo daudz karo pret mani, ak augstais, izbēļu dienās tev paļaujos. Uz Dievu es slavinu viņa vārdu, uz Dievu es paļaujos. Es nebaidos, ko miesa var man padarīt. And then dropping down to verses 10 and 11. In God whose word I praise, in the Lord whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can man do to me? Un 11. un 12. pants. Uz Dievu es slavinu viņa vārdu, uz kungu es slavinu viņa vārdu, uz Dievu es paļaujos, es nebaidos, ko cilvēks var man padarīt. Dear congregation of our Lord Jesus Christ. Mūsu kunga Kristus Jēzus draudze. When the man and the woman in the Garden of Eden sinned against God, and they heard the sound of the Lord God coming to them, what was their reaction? Vai atcerieties, kad Ādams un Ieva, kad vīrietis un sieva Ēdenes dārzā dzirdēja Dievu vārdu nākam dienas vēsumā, kāda tad bija viņu reakcija par Dievu tošanos? They were afraid. They were very afraid. Viņi bija nobijušies, viņi bija gauži nobijušies. Because they knew that God was coming for judgment. Jo viņi zināja, ka Dievs nāca ar taisnu tiesu. He was not pleased at all with their sinful rebellion. Viņš nebija priecīgs un apmierināts par viņu grēcīgo sacelšanos. But have you ever noticed in the Bible when the Lord or his angel comes to someone to commission them, some of the first things that God says is, don't be afraid. Ja jūs esat ievērojuši, lasot Bībeli, tad, kad Dievs nāk pie kāda svētā, pie kāda karavadoņa vai pie kāda vīra, kam tiks dots uzdevums, pirmie vārdi, ko šis eņģelis vai kungs saka, ir nebaidies. Fear not, because I am with you, I will help you, and I will protect you. Tātad nebaidies, jo es esmu ar tevi, un esmu kopā ar tevi, un es tevi aizsargāšu. And these verses from Psalm 56, kind of a chorus line of comfort, provide our sermon theme this afternoon. Un arī šis 56. psalms tā kā mums parāda šo ietvaru šai galvenai tēmai, Dievā nav bailes. Verses 3 and 4 and 10 and 11 together teach us that trust in God replaces fear with praise. Un 4. un 5. psalms, un 5. 6. psalms, un 11. un 12. tātad mums parāda, ka bailes vajag aizstāt ar Dievu pagodināšanu un pielūgšanu. Notice in these verses the two causes or reasons for fear. Un tātad divi ir iemesli mums šīs psalmā. Mēs parādām divus iemeslus izbailēm vai kāpēc rodas bailes. But they also, in the second place, they provide us one answer to fear. Tātad šajā psalmā mums tiek parādīti divi iemesli, kāpēc mēs baidamies. Un mums parādīts viena atbilde, kas ir kādā veidā tikt galā ar šīm bailēm. Scholars who study the Psalms say that this psalm belongs to the category of laments. Un tātad pētnieki, kas pēta psalmus, saka, ka šie pieder pie vaimanu psalmiem. Now, some churches in America have what they call praise teams. Un dažās baznīcās, kā Amerikā, mēs saucam par slavināšanas vai slavēšanas grupām. I've never been in a church that had a lament team. Es nekad neesmu bijis baznīcā, kur būtu vaimanu grupa. And I can understand that, because the movement of the Psalms is towards doxology,
It's moving towards praise. Un es, protams, saprotu, jo psalmu virzība ir uz doksoloģiju, uz Dievu pagodināšanu, Dievu slavēšanu. Lament psalms have certain characteristics. Un vaimanu psalmiem ir raksturīgas iezīmes. They usually begin with an appeal to God. Parasti šie psalmi iesaukās ar vēršanos, ar saucienu pēc Dievu. They mention the things that are bringing grief and pain and fear to the psalmist. Un autors izsaka Dievam Jahvem, kas rada viņam sāpes, kas rada viņam bēdas, kas rada viņam grūtības. The psalmist will mention God's promises. Un tad psalmists vienmēr pieminēs Dieva apsolījumus. And then there's kind of a turning point where the psalmist expresses confidence and even thanksgiving in God's answer. Un tad katrā no vaimanu psalmēm jūs sastapsiet tādu kā pagrieziena punktu, kur psalmists izsaka tātad pārliecību, ka viņš tiks mierināts, ka viņš tiks iedrošināts, ka būs pozitīvs iznākums kopā ar Dievu. Many times the psalm will end with promises or vows of thanksgiving and bringing offerings to the Lord. Un bieži psalmi beidzās ar apsolījumu, ka šīs autors nesīs šos pateicības upurus par to, ka Dievs pozitīvi atbildēs un izglābs no izbailēm, no ienaidniekiem, no grūtībām, no sāpēm. There are three moods that we hear in these verses. There's fear, trust, and then finally praise. Tātad trīs noskaņojumi šīs rakstvietās ir bailes, tātad uzticība, uzticēšanās un slavēšana. The psalmist is afraid because of what his enemies are doing to him. Un psalms ir ārkārtīgi pārbajies, ko ienaidnieki dara un var izdarīt galā ar viņu. They slander him behind his back. Viņi aprunā viņam aiz muguras. They pursue him. Viņi vajā viņu. They conspire. Look at verses 5 and 6. They conspire against him. Viņi augu dienu sagroz manas vārdus, viņi izdomā, viņi uzglūna. Viņi tad kaļ plānus, kādā veidā viņi iznīcināt. And so fear hits the psalmist, but it doesn't stop him. Un tad izbailes sit, trāp, ķer autoru, bet viņš neapstājas pie šīm izbailēm. His trust always turns to God. Un viņš uzticībā, ticībā, paļāvībā, vienmēr šī bedrē, viņš vēršas pie Dievu. Look at verse 4, look at verses 10 and 11. In God, in God. 5. pantā uz Dievu es paļaujos, uz Dievu es slavinu. Ja? Dievs, kas tev soli. Tātad Dievs, man jādod Dievs, kas tev solīts. Uz Dievu es paļaujos. 12. Uz Dievu es paļaujos. Even says in the Lord, and he uses the great covenantal name Yahweh. In Yahweh I will trust. Un tālāk viņš izmanto ārkārtīgi svarīgi, kas pazūd, diemžēl, latviešu tulkojumā un daudzos angļu, ka Jahvē, nevis kungā, nevis Adonai, nevis vadītā, bet Jahvē, derības vārds. Viņš saka, Jahvē, mūsu derības Dievā es paļaujos. So there's fear, but then it turns to trust and then leads to praise to the Lord. Un tātad ārkārtīgas bailes, bedres šausmās. Viņš ar Dievu žēlstību atrod spēku uzticēties Dievam, un šī uzticība ved tālāk uz slavēšanu. When you read the Psalms, you can hear the voice of Jesus Christ. Un kad jūs lasāt psalmus, jūs varat dzirdēt, ja jūs uzmanīgi klausāties, Jēzus Kristus balsi. Because the Psalms will talk about Christ, but we also hear Christ singing the Psalms. Jo psalmi vienmēr runā par Kristu, un mēs arī Kristus arī dziedājam. Mēs dzirdam, kā Kristus dzied psalmus, dziedāja psalmus. But now this raises a question. Bet tad mums ir jautājums svarīgs. When you read these verses, you have to ask yourself this question. Was Jesus Christ ever afraid? Un, kad jūs lasāt tieši šīs rakstvietas, jums ir jāpajautā, vai Jēzus Kristus kādreiz ir bijis nobijies? Well, he came to his own, but his own would not receive him. Viņš atnāca pie savējiem, bet savējie viņu nepieņēma. They plotted behind his back. Viņi kala sazvērestību, kā viņu iznīcināt viņam aiz muguras. He was hated. Viņš tika nicināts, nīsts.
His words were twisted out of context. Viņa vārdi tika sagrozīti no konteksta, ārpus konteksta. And we know our Lord's reaction to things. He could be sad as he stood by the tomb of Lazarus and he wept. Mēs atceramies, ka Jēzus varēja būt arī ārkārtīgi bēdīgs, ka viņš stāvēja pie drauga kapa un raudāja, Lācara kapa. He could be angry. Think of what he did when he chased the money changers out of the temple. He could be very angry. Viņš arī varēja būt ārkārtīgi dusmīgs, kad viņš dzina laukā šos, kas saka, naudas mījējus ārā no tempļa. But was he ever afraid? Bet vai Jēzus kādreiz ir bijis nobijies? This becomes important when we read Hebrews 2, verse 14, that he was made like his brothers in every way, except for sin. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad, ja mēs lasām vēstuli Ebrejiem 2:14, kur viņš teiks, ka viņš ir darīts līdzīgs saviem brāļiem visā, bet izņemot, viņš negrēkoja. And then in Hebrews 4, 14 and 15, it says that we have a high priest who is able to sympathize with us in our weaknesses. Tātad mums ir arī 4:14, pie mums ir varens augstais priesteris, kas nācis ar debesīm, Jēzus Dieva dēls. Mūsu augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. But sympathy doesn't mean, well, I feel sorry for you. It means able to enter into to what we go through. Simpātija nozīmē to ne tikai to, ka man ir žēl tevs, bet simpātija arī nozīmē, ka es spēju izjust, ieiet, izprast tevi, ko tu jūti. And so I ask again, was Jesus ever afraid? Tad jautājums vēl, vai Jēzus kaut ielu kādreiz ir bijis izbijies, pārbijies? Does he understand when I go through fear, when I am afraid? Does he know what that is? Vai viņš saprot mani, kad es eju caur dzīves grūtībām, esmu pārbijies, esmu izbijies? Vai viņš saprot mani? Tas ir jautājums. Vai viņš mani nesaprot tomēr? Is his sympathy able to reach me when I'm afraid? Vai viņš ir kaut ko tādu piedzīvojis, un līdz ar to, vai viņa simpātija spēja just līdz man. Ja viņš nav piedzīvojis, tad jau viņš nespēja līdz man. Pareizi, vai ne? Let us be clear about one thing. Jesus Christ was never afraid of any man. Un atcerēsimies, ka Jēzus Kristus nekad nebija nobijies no viena cilvēka. Tas jābūt skaidrībai. He was not afraid of Pharisees. Viņš nebaidījās no farizējiem. He was not afraid of that crowd in Nazareth that wanted to push him off the cliff. Viņš nebijās no tā lielā bara, kas gribēja nogāzt viņu no klints Nācaretē. He was not afraid of the Roman governor Pontius Pilate. Viņš arī nebaidījās no Romas pārvaldnieka Poncija Pilāta. But if we go to the garden again of Gethsemane, there we see Christ afraid. Bet ja mēs dodamies uz Ģedzemānas dārzu, tad mēs sastopam Kristu lielā pārbīlī, lielās izbailēs. Luke tells us that he began to sweat blood. Lūk, mums stāsta, ka viņš sāka, ka viņam tā kā sviedri, līdz ar sviedriem nāca ārā asins. And you think, well, maybe it was a hot, muggy night. Mēs sakām, to Jeruzālēm, draugi, tas ir karsts un mitrs, skaidrs. In March and April in Palestine, the evenings are not hot and muggy. Jeruzālēmē un Palestīnā martā un aprīlī vakari nekādā gadījumā nav vēsi, un nav karsti, un nav tātad mitrijā. In fact, we read that when Jesus was taken to the house of the high priest, they had a little fire going in the courtyard to keep themselves warm. It was chilly. Un patiesībā tajā laikā tur ir ļoti vēss, ja mēs atceramies, kad augstā priestera tātad pagalmā tik speciāli sakurināts ugunskurs. Ne jau tāpēc, ka aizdzītu karstumu, bet vienkārši bija pavēsts, jāsaka, kā ir. So what was it that was putting such pressure on Christ that he began to sweat blood? Tad jautājums, kas tad izdarīja uz Kristu tādu spiedienu, ka viņš sāka kopā ar sviedriem asinsiem sākt nākt laukā?
It was the judgment cup of God, and Jesus knew that he had to drink it down to the very bottom. Un atbilde ir tā ir Dieva soda kauss, Dieva taisnās tiesas kauss, kas viņam bija jāaizdzer līdz dibenam. The first Adam was afraid in the garden because of judgment. The last Adam in Gethsemane was afraid also of God's judgment. Pirmais Ādams ēdens dārzā nobijās no Dieva, jo baidījās no Dieva tiesas. Otrais Ādams Ģedzimānas dārzā baidījās arī, jo baidījās no Dieva tiesas. Not because of anything that Christ had done, he was perfect. Viņš jau nebaidījās, tāpēc, ka viņš būtu kaut ko nodarījis, kā nepaklausīgs skolnieks vai bērns, jo viņš bija pilnībā perfekts. But Christ took all of your guilt, all of your sins, all of it to himself. Bet Kristus paņēma jūsu katru no taviem grēkiem uz sevi. And now he must drink the cup of God's wrath. Un tagad viņam jādzer visu izglābto, dusmas par visu izglābto grēkiem. But remember what he prayed. Not my will, but thy will be done. Un pēc šīs baiļošanās, šīs bīšanās dziļās, pēc šī dziļā satricinājuma, ko tad viņš galā lūdz? Ne mans prāts, lai notiek, Tēvs, bet lai tavs notiek. Our perfect mediator resolved to be obedient, to suffer for our sakes. Mūsu perfektais, pilnīgais starpnieks izlēma ciest mūsu labā. So who can you trust when everything and everyone fail you and disappoint you? Un jautājums ir, ja esat pietiekami ilgi nodzīvojuši, jūs zināt, ka pa lielam cilvēki uzticēties ir laba lieta, bet jūs zināt, ka cilvēks ir vājš, un kam var uzticēties? Well, the answer is the Lord, the covenant God. Jā, kam tad galā var uzticēties? Un atbildi skaidrs ir tikai viena. And that through his word. Dievam, Dievu vārdam, kungam Kristum Jēzum. And you all knew that was what I was going to say. Un jūs taču zinājat, ka es to pateikšu pareizi. But now what does that mean? Bet ko tas nozīmē? And Pastor Vanderhart, can't the church be a place where we can also find help and comfort and protection? Mācītāja Vanderhart, vai tad baznīca nav tā vieta, kur mēs varam atrast iedrošinājumu, mierinājumu, aizsardzību? Well, yes and no. Vēl. Labi, jā un nē. After all, we are brothers and sisters together in Christ. We share joys and we share burdens and sorrows. Un galā mēs taču esam brāļi, māsas un Kristus, vai tad mēs nedalāmies visās savās bēdās un priekos? But then no. Many church members do not understand what I go through. Bet tomēr nē, jo ļoti daudz draudzes locekļi, mīļi brāļi patiešām nesaprot tomēr to, kam es eju cauri. Otrs cilvēks nesaprot to, kam es eju cauri. They don't know my fears and weaknesses. Viņi nezina manas vājumus, manas bailes. They don't get it. Cilvēks nespēja to aptvert. Otrs cilvēks nespēja aptvert otru cilvēku sāpes. They're well-intentioned when they say some things that are supposed to be comforting, but sometimes what they say actually hurts. Un cilvēki, protams, ir labi griboši un grib uzdrošināt, bet kādreiz cilvēks pasaka lietas, kas patiesībā nevis iedrošina, bet vairāk dara sāpienas vai sāpina. Or they might just miss the whole moment. Vai cilvēks vienkārši līdz galam neizprot. Yes, church members can be helpful and comforting, but many times Protams, neapšaubām mums vajag, un daudz reizes draudzes locekļi var būt iedrošinoši, uzmundrinoši, bet daudz reizes arī tas tā nav. This psalmist faced enemies. Šis psalmists, šis autors, Dāvids, viņš bija ar sevi pret sevi, ar saviem ienaidniekiem. I was once asked the question in class in the United States, Professor, who are our enemies today? Un kāds no maniem studentiem jautāja, Amerikas Savienotās valstīs seminārā, profesor, kurš ir mūsu ienaidnieks šodien? I was a bit taken aback by the question. I thought the answer was self-evident. Es tā kā biju pārsteigts par šo jautājumu un likās, ka atbilde ir acīm redzama. But maybe the answer is not self-evident. Bet varbūt atbilde nav acīm redzama.
After all, we in the West do not face the kind of persecution David did. Galu galā rietumos mums vēl nav tādas vajāšanas mūsu ticības dēļ, kā Dāvidam bija. And if people disagree with you, that's okay. We can disagree and not be enemies. Un ja cilvēki jums nepiekrīt jūsu viedoklim, tas ir normāli. Mums nav jābūt obligāti ienaidniekiem. Disagreements should not make us afraid. Un mums nav jābaidās no tā, ka cilvēki nepiekrīt mums. Now, to be sure, fear can come from all kinds of sources. Protams, neapšaubām bailes var nākt no dažādiem avotiem. A child could be afraid of bad storms or big dogs or something like that. Bērns var nobīties no lielas vētras, no pērkona vai no liela suņa. We can be afraid of health concerns or financial matters. Mēs varam baidīties arī attiecībā par mūsu veselību, vai arī jautājumā par mūsu finansēm. And who are our enemies? Bet kas ir mūsu ienaidnieki? Well, in the Heidelberg Catechism, it mentions three enemies: the devil, the world, and our flesh. Un Heidelbergas katehisms tātad min trīs ienaidnieks. Tātad Sātans, vēlns, grēks, pasaule un miesa. Jā. And this psalm identifies and speaks about two of those enemies. Šī psalmā mēs runājam par diviem ienaidniekiem. Verse 4 4. pants. mentions our flesh. What can flesh do to me? Piemin mūsu miesa, ko miesa man var padarīt. And verse 11 mentions a different word. What can man do to me? Un 12. pants saka, ko cilvēks var man padarīt. And that word man is Adam. Un tad vārds, kas ir ebrejiski, ir Adam, cilvēks. Adam is humanity as it is organized in society in such a way that it has no place for Christians. Tātad Ādams sevi reprezentē sabiedrību, cilvēku sabiedrību, kas ir tādā veidā organizēta, kur nav vieta kristiešiem. A society that organizes itself without Christ becomes hostile to Christians, persecutes them, and sometimes kills them. Sabiedrība, kur organizē sevi, kur nav vietas Kristum, ir naidīga pret kristiešiem, kādreiz vajā un kādreiz arī nogalina. What can man do to me? Ko cilvēks var man padarīt? Sometimes a lot. Kādreiz var ļoti daudz sliktas lietas. Think of David, pursued by Saul on many occasions before he could become king. Atcerēsimies Dāvidu, ka viņš tika Saula vajāts daudz reizes, pirms Dāvids kļuva par ķēniņu. And later in his reign, he is pursued by his own son Absalom, so that David has to flee Jerusalem. Un savās valdīšanas pēdējos gados viņu vajāja viņa pašmiesīgais dēls Absaloms. And when you see that kind of enemy coming your way, you can be afraid. Un tad jūs redzat šos ienaidniekus nākam jūs pretī, jūs saprotat, ka jums ir jābaidās. Even the Apostle Paul knew what it was to be opposed and hated by his society. Un arī apostols Pāvils piedzīvoja to, ko nozīmē, kad apkārtējā sabiedrība vērsās pret viņu. He was imprisoned, he was beaten, he was even they had stones thrown at him and they left him for dead. Viņš tika sists, viņš tika ielikts cietumā, viņš tika nomētāts ar akmeņiem un atstāts nomirstam. And we read in the book of Acts that there was a conspiracy to kill him. Un mēs lasām apostoļu darbos, kad arī tur bija plāns, viņi kādu plānu, kādā veidā, kad jau viņš bija romiešu, tātad gūstā nogalināt viņu. And from that time until this very day, Christian leaders, Christian church members have been hated and opposed by this world. Un no Pāvila laikiem līdz pat mūsdienām kristiešu vadītāji, kristiešu draudze, kristiešus ienīst šī pasaule. And verse 3 does not say, if I am afraid, as if it might not happen. Un 4. pants nesaka, ja es izbītos, bet rakstīts izbaiļu dienā. It says literally, in the day when I am afraid. Izbaiļu dienā, kad esmu izbijies. It presupposes that there will be moments when I am afraid of the next phone call. Un šis ir tātad, šeit šīs rakstvietas saka, ka mēs saprotam, ka būs diena, kad es saņemšu telefonu zvanu. I'm afraid of the next visitor. Kad es bīšos no nākamā apmeklētāja.
I am afraid of that next meeting with that person whom I know is very hostile towards me. Un kad es bīšos no sapulces, un kad es zinu, ka viņš sapulcē būs cilvēks, kas ienīst mani. You become afraid of the very next day. Jūs varat sākt bīties jau rītdien. You know, we may be safe here. Mēs varat esam šeit droši. But there is a larger world, a society where people and their government leaders are organized to stop Christ and his church. Bet mums ir jāsaprot, ka apkārt, ārpus no šejienes, gan mūsu sabiedrība, gan visā pasaulē cilvēku sabiedrība izveidot tā, lai cīnītos pret Kristu. So what can man do to me? Ko cilvēks var man padarīt? Much. Daudz. They can stab me in the back, though they have a nice smile to their face. Viņi var smaidīt man acīs un durt man mugurā, smaidot. They slander. Viņi var aprunāt. They take your words out of context. Viņi var izņemt jūsu vārdus no konteksta And then they use those words tiesāt against jūs you. un izmantot pret jums. And that may cause fear. Un tas var radīt mums bailes. But that fear can never stop us. It can never paralyze us. Bet šīs bailes, šis izbīles nekad mūs nevar apstādināt, nekad mūs neapstādinās, un šīs bailes nekad mūs neparalizēs. Because always, always there is the Lord who never sleeps, he never slumbers. Tāpēc, kad kungs, mūsu kungs, nekad neguļ un nekad nesnauž. He stands as a always available fortress, a refuge for us. Viņš stāv par mums kā vienmēr pieejams cietoksnis, kā aizsarg mūris. Therefore, I will not be afraid. Therefore, you do not have to be afraid. Tāpēc es nebīšos, un arī jums nav tāpēc jābīstās. Man can attack me, but in God I trust. In the Lord I trust. Cilvēki var man uzbrukt, bet Dievam es uzticos. Kristum es uzticos. I will not be afraid. Es nebīšos. This world, Adam, can cause fear. Šī pasaule, Ādām, var man radīt bailes. Now, the other enemy is, we have to go back to verse 4, is flesh. It is a different word. Un otrs ienaidnieks tātad ir miesa, tas cits vārds. Now, to be true, the word flesh can sometimes just mean humanity. Un miesa kādreiz vienkārši var nozīmēt cilvēci. But often in the Old Testament, the word flesh refers to humanity in its sinful weakness. Bet parasti vecajā derībā miesa nozīmē cilvēci savā grēcīgumā. We're not talking about the body as such. That's not the enemy. Your body is not your enemy. Tātad šeit nav runa par mūsu ķermeni kā tādu. Ķermenis nav slikts. Mēs neesam grieķu filozofijā. Ja? But when we say flesh, we are speaking of an enemy that is not just out there. It's very close to me. Kad mēs runājam par miesu, mēs nerunājam par ienaidnieku, kas ir ārpusē. Mēs runājam par ienaidnieku, kas ir mūsos, tuvu mums. My flesh is my old nature. It is the old nature of sin. It is the nature I received from the first Adam. Mana miesa ir mana vecā daba, man grēcīgā daba, ko es saņēmu no Ādama. It is that configuration of desires. It is that habits of the heart. It's the inclination that I received from the first Šī vārdā miesā tiek ietverts arī manas vecās sirds tieksmes, vēlmes, cerības, mērķi. It's old Adamic flesh. Tā ir vecā ādamiskā miesa. I live with it and it hates me. Es ar to dzīvoju un tā ienīst mani. You live with it and it hates you. Jūs dzīvojat ar to un tā ienīst jūs. And sometimes I'm in league with it and sometimes I hate it. Un diemžēl kādreiz es dzīvoju atbilstoši vecajai miesai un kādreiz cenšos dzīvot pret vecās miesas tieksmēm. Paul will say in Romans 7, in my heart I know the Lord and I want to do what is right. Un 7. nodaļā Romiešu vēstulē es pazīstu kungu, savās sirds dziļumos, es pazīstu kungu un gribu darīt to, kas ir pareizi. He says, but I look in my flesh and I see another law at work, the law of sin and death. Bet, kad es skatos savu miesu, es redzu citu likumu, kas darbojas manā miesā. Tas ir nāves un grēka likums. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Un tad viņš izsaucās nabaga cilvēks, ko es iku, kas man izraus no šīs nāvei nolamtās miesas. Who will deliver me from this dead body?
Tad, kurš man izrauks no šīs nāvei nolemtās miesas? Again, think about David. Un atkal domājot par Dāvidu. When he committed adultery with Bathsheba and then engineered the death of her husband Uriah, that was not a youthful indiscretion. Tad, kad Dāvids pārgulēja ar Batšebu, savu uzticamā karavadoņa sievu, un kad norganizēja savu uzticamā karavadoņa noslepkavošanu, tas nebija jaunatnīgs negadījuma pārkāpums. David was an older, experienced man. Dāvids jau bija pieredzējis vecāks vīrs. What can flesh do to me? Ko miesa var man padarīt? Sometimes many things. Kādreiz ļoti daudz lietas. You know, I respect anyone who volunteers to serve their country in the armed forces. Es tiešām cienu jebkuru cilvēku, kas ir izdomājis brīvprātīgi kalpot karaspēkā, lai aizstāvētu savu valsti. And yet 10% of the American soldiers who fought in Iraq admitted that they had persecuted, tormented Iraqi civilians. Un 10% ir tie, kas karoja Irākā, ir apliecinājuši, ka viņi ir vajājoši un spīdzinājuši Irākas civiliedzīvotājus. A number of years ago, I heard about an experiment. It's a very well-known experiment about what they did with American college students. Un kādu gadu atpakaļ dzirdēju eksperimentu, ko viņi izdarīja pie Amerikas koledžas studentiem. They took ordinary, average American college kids and put them together. Viņi saveda kopā normālus koledžas studentus. And one group they called the guards, another group they called the prisoners. Un vienu grupu sadalīja divās daļās, vienu no studentiem nosauc par sargiem, un otru grupu nosauc par cietumniekiem, ieslodzītajiem. And they left them together for 1 week. Un viņiem atļāva būt kopā vienu nedēļu. But the ones who were the guards thought they had to make something happen to the prisoners. Un tie, kas bija cietumnieki, viņi izdomāja, ka vajag kaut ko nodarīt cietumniekiem. And by the time the week was over, they were doing things that were disgusting, even dangerous to the prisoners. Un nedēļas beigās viņi sāk darīt tādas lietas, kas ir pretīgas un pat ļoti bīstams dzīvībai tiem cilvēkiem, kur spēlēja cietumnieku lomu. The point that I'm making is this. If you give the flesh an opportunity, it will sprout and grow more sin. Un ja jūs dodat iespēju miesai, tad šī miesa radīs uzziedējs ar daudz grēkiem. All things in this life disappoint us. Visas lietas šajā dzīvē mums rada mums nepatīkam pārsteidz. Your friends, even trusted ones, will let you down. Diemžēl pat jūsu draugi, jūsu uzticamākie draugi jūs var nodot. Sometimes the church will disappoint you. Kādreiz baznīca to var izdarīt. The committee you're on will not suffice. It won't help. The committee. Komiteja nepalīdzēs, jā. Yeah. And you will disappoint yourself. Un jūs arī būsiet nodevuši sevi. Why? Kāpēc? Because we're all flesh. Kāpēc tā ir? Tas mēs visi esam miesa. Mankind and mortal flesh all disappoint. Tātad cilvēks un viss miesa vienmēr mums rada nepatīkams pārsteigums, nodod mūsu. But more than that, they may even attack you. Un vēl vairāk tie pat var mums uzbrukt. I'm learning what this psalm means. Es mācos, ko šis psalms nozīmē. But brothers and sisters, I have wonderful news for you. Bet tāpat laikā, brāļi un māsas, man ir tiešām laba vēsts pēc visu tā, ko es jau teicu. I have really good news for you. Man patiešām ir labas ziņas jums. What can they do to me? Nothing. Bet ko var izdarīt man? Neko nevar izdarīt. And now you're thinking, wow, now Vanderhart's involved in all kinds of contradictions. Tagad Vanderharts ir iestājies visādās pretrunās.
He's been going on and on and on about the enemies, and now he says, well, they can't do anything to Viņš you. visu laiku runā par ienaidniekiem, pēkšņi, man neko nevar izdarīt. Well, that's because what I am and what you are is no longer defined by our old Adamic nature. Tas ir tāpēc, ka tas, kas esmu es un tas, kas jūs esat, mēs vairs neesat definēti, mūsu identitāte nav vecā ādamiskā daba. My life and your life is actually hidden in Christ. Jūsu dzīve un mana dzīve, jūsu dzīvība un mana dzīvība patiesībā ir apslēpta Kristū. And therefore what I see externally is not really my life. Un to, ko es redzu ārēji, nav patiesībā mana dzīvība. Which is why everything I work so hard to accumulate in this life, I cannot take with me. Un tieši tāpēc visu to, ko es cenšos darīt šīs zemes laikā, cenšos sakrāt, es to nevaru paņemt līdzi uz nākamo dzīvi. In America we have a saying, you do not see a U-Haul following the hearse to a cemetery. Jūs neredzat U-Hauli, tas ir tāpat kā mums šie city bija un šie lielie transporta pašivēdi. Ja? Jūs nekad neredzēsiet, ka pats sev neviens netransportē uz kapsētu. Which is why when I retired a year ago, I was told, you got to get rid of all your books. You cannot take them with you. Un tad, kad es pagājušajā gadā aizgāju pensijā, man pateica, tev jātiek vaļā no savām grāmatām, jo tu viņas nevar paņemt līdzi. We find no safe shelter in this life. Un mēs neatradīsim drošu patvērumu šī dzīvē. Can enemies hurt us? Vai ienaidnieki var mums nodarīt pāri? Yes. Ja? Can enemies frighten us, sometimes terribly? Vai ienaidnieki var mūs izbaidīt un baidīt? Patiešām var. Well, at times, yes. But nothing can defeat us when our hope and faith is placed in Christ and Christ alone. Bet nekas mūs nevar iznīcināt, nekas mūs nevar sakaut, ja mūsu cerība ir Kristū, vienīgi Kristū. Listen to verse 10 again. 11. pantu klausieties We vēlreiz. praise God for the word of God. We praise the Lord for his glorious word. Uz Dievu es paļaujos, uz nebaidos, ko cilvēks man var padarīt. So who are you? Tātad, kas tu esi? For the answer to that question is the key to the answer that we have against fear. Tātad atbildes šo jautājumu pret bailēm ir svarīgākais, jeb atslēgas atbilde. Who am I? Kas es esmu? What is it that defines me and explains who I am? Tātad jautājums, kas es esmu? Kas mani definē? Kā es sevi varu izskaidrot, kas es esmu? And the answer is in God's word. It's found in the work that Jesus Christ has accomplished for you. Un atbilde ir Dieva vārdā, ko Kristus Jēzus ir panācis jūsos un priekš jums. We know this God because he first knew us. Mēs zinām šo Dievu, jo viņš vispirmais mūs pazina. And brothers and sisters, he is reliable, trustworthy in his covenant with us through Christ. Un brāļi un māsas, viņš ir uzticams caur savu derību Kristu Jēzu uz mums. God promised a redeemer, and he came. Dievs apsolīja glābēju, un viņš atnāca. That word became flesh in the person of Jesus Christ. Un vārds kļuva miesu par Kristu Jēzu. This Christ has crushed the head of the serpent and has given us his spirit. Un šis Kristus ir sasicis sātana ķūsu uz galvu un devis mums svēto garu. This is great news. Šī ir brīnišķīgā vēsts. On Good Friday, he took our sin to himself and suffered the punishment of God against sin. Lielajā piekdienā viņš paņēma visus mūsu grēkus uz sevi. But then death is an enemy. But on resurrection morning, he arose. Christ is risen. Bet svētdienā, augšām celšanās dienā, viņš augšām cēlās no mirušajiem. He's the Lord over sin. He is the Lord victorious over death. Un tas svarīgi, ka viņš ir kungs pār grēku, viņš ir kungs pār nāvi. And you have died with him. But if you have died with him, you shall also live with him. Jūs esat nomiruši līdz ar viņu, jūs augšām celties līdz ar viņu. Listen to what Colossians 3, verses 3 and 4 say. Colossians 3, 3 and 4. Kolosiešiem 3,
3 un 4, 1 sekundi. Vēstule Kolosiešiem. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Just a moment. Yes, verse 3. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Un kad Kristus jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Now, if that life is hidden, we can't see it. It's hidden. Un ja šī dzīvība, ja dzīve ir apslēpta, mēs viņu nevaram redzēt pilnībā, viņa ir apslēpta. But that life is real, and it's safe because it is with Christ. There is no safer place. Bet šī dzīve ir droša, viņa ir reāla, jo viņa ir Kristū. The safest place to be in this universe is to be in Christ. Un drošākā vieta šeit visumā ir būt kopā ar Kristu, jeb Kristū. And therefore this psalm continues to speak to us. So true, even in this day and age. Tieši tāpēc arī šis psalms runā tik patiesi šodien mums. I mean, think of Romans 8. Domājiet par Romiešu 8. nodaļu. The same Paul who was beaten and imprisoned didn't think of life as just a bed of roses. Un Pāvils, kas tika sists un mērdēts badā un mētāts ar akmeņiem, viņš nedomāja par dzīvi kā par rožu dārzu. He mentions things that could be fearful, trouble or hardship or persecutions or famine or sword. Viņš ir reālists, viņš stāsta par lietām, par kurām mēs varam bīties, par sāpēm, par vajāšanām, par badu. Those things could cause fear. Tas mums var radīt bailes. In fact, Paul says we are thought to be sheep to be slaughtered. Un Pāvils starp citu saka, ka mēs esam kā āvis, kas tiek vests uz kaušanu. But when I am afraid, I will trust in God. Bet tad, kad es baidos, es uzticēšos Kristum. Whose Son has come into this world to secure us in the love of God. Es uzticēšos Dievam, kura dēls ir nācis uz zemi, lai nomirtu par mani. Trust, no more fear. Uzticieties, lai nebūtu vairāk baiļu. Trust that leads to praise for God's good grace. Uzticieties tā, lai tas jūs vest uz pateicību un slavināšanu. Amen. Amen. Let us pray. Lūksim. Gracious God, we praise you for what Christ has done for us. Žēlstības Dievs, mēs pateicamies, ko Kristus ir izdarījis mūsu labad. There are enemies in this world, there are enemies even within us. Ir mums ienaidnieki šajā pasaulē, ir mums arī ienaidnieki pat mūsos. And when they strike us, we are sometimes afraid. Un tad, kad viņi sit, mēs kādreiz esam izbijušies un pārbijušies. But Lord, remind us of the gospel so that when we are afraid, we put our trust in you. Un Kungs atgādina mums savu evaņģēliju, lai mēs uzticētos Tev, ja savu uzticību balstītu Tevī. Be with everyone who is present today. Un es kopā ar ikvienu, kas šeit ir klātesošs. Let your protection and your blessing rest upon all of the homes and families and people that are represented here. Lai Tava aizsardzība un gādība par visiem un visu namiem, kas šeit sanākuši. Oh Lord, let your grace work in our hearts. Lai Tava žēlstība strādā, darbojas mūsu sirdīs. So that we are not tired and worn out by our enemies. Lai mūsu ienaidnieki mūs nenogurdina un nepārmāca. But that your grace will renew our strength. Bet lai Tava žēlstība atjauno mūsu spēku. That we may mount up with wings as eagles. Lai mums būtu spārni kā ērgļiem. Give us the strength to run and not be weary. Dod mums spēku skriet un nenogurt. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Mūsu Kungam Kristum Jēzum. Amen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.